Čau, čau! Mūsu treniņu vienmēr sākam ar iesildīšanos. Tātad viegls setiņš, pildi man līdzi kādas 3 minūtes un sākam no augšas uz leju. Un sākam ar galvu. Izgriez galvu uz vienu pusi, sekundi notur uz otru pusi. Un lēnām pāris reizītes dabūn iestiepienu kaklu muskultūrā un nedaudz apasiņo. Labi, ejam tālāk uz pleciem. Izgriežam uz priekšu plecus. Iesildam plecu locītavu, jo tā ir principā sarežģītākā locītava, kas mums ir. Viņai būtu jābūt siltai pirms darba, un tāpat arī izgriežam atpakaļ. Sagatavojam kārtīgi plecs slodzei. Un pāris reizītes uz priekšu, un pāris reizītes atpakaļ. Tālāk izstiep rokas un izapļo plaukstu locītavas. Vienkārši izkustina viņas izgriezi, lai arī plaukstu locītavas ir siltas. Vispār tā doma ir, ka mēs paceļam ķermeņa temperatūru un mēs paceļam muskuļu temperatūru. Tālāk izgriežam tādas dzirnaviņas, kā es saucu alkaļu locītavas. Izmet uz priekšu, galvenais ir netrāpīt sev pa acīm. Tā kā piekontrolē, kur tu tās rokas met. Bet tā doma ir sagatavot muskuļus slodzei. Labi, rokas augšā un uztais tāds grieziens uz vienu pusi, uz otru pusi. Pievērs uzmanību manām pēdām. Es aizgriežu prom, pretējā pēda atraujās, respektīvi es nesavērpju savu mugurkaulu, un es izmātāju skatiens aiziet līdzi un mierīgi izstrādāju uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Ok. Tālāk izgriežam gurnus, tātad kājas plecu platumā un kustība gurnos. Uz vienu pusīti, nevis gurni stāv uz vietas un tu griez tā kā augšu, riņķī gurniem, bet griez gurnus. Es pat nevaru to otro variantu parādīt, bet bieži vien cilvēki tā mēģina izdarīt. Smuki izapļo gurnus uz vienu pusi, uz otru pusi, kājas plecu platumā turi, un tad vēlreiz uz vienu pusīti un uz otru pusīti. Labi, tālāk ejam uz nolieciniem, iestiepjam aizmugures muskuļus, iesildam tos. Es teiktu sākumā pilnas kustības, 5 reizes. Augšā izteiks noies saspenzini sēžu. Un vēl vienu reizi skaits noiek. Un tad pēc tam jau pašā lejā pašūpojies uz vienu kāju, uz otru kāju un pa vidu iešūpojies. Jā, ejam stāvu zemāk, ejam uz ceļiem. Starp pēdām sprīdis un tu izgriez ceļus. Tāpat kā gurnus izgriezām, tu izgriez ceļu locītavas, izapļo forši uz vienu pusi, uz otru pusi. Viena pusi ir ērtāk, viena neērtāk. Un pamaini pusītes. Un vēl nedaudz. Labi? Un tālāk tāpat arī potītes. Potītes apļo, principā var apļot tikai uz āru. Izapļo uz āru, vienu potīti. Un tāpat arī otru. Un principā tas laiks, 15, 20 sekundes, kaut kur 10. Bet tāda viegla vispārēja iesildīšanās, sagatavot ķermeņa slodzei. Tālāk bišķi iestiepjam. Pievalc vienu celi klāt, pievalc otru celi klāt, nomiņājies. Un tad atkal bišķi nomiņājies, atbrīvo un tad vēl vienu reizīti. Un tas arī ir viss, draugi, tu esi gatavs treniņam. Čau, čau visiem! Pirmais vingrinājums slipā pumpēšanās es parādu, pievērš uzmanību niansēm, aiziet timers, tu pildi noteiktās sekundes. Tad atrodam cietu virsmu, rokas plecu platumā, nabi ievilkta, sēžu sasprindzināti, skatiens uz leju. Un nolaižamies plus mīnus līdz 90 grādiem. Atspiežam atpakaļ, nedaudz nofiksējam un atkal lejā. Un smuki atspiežam sev atpakaļ. Galvenais nesteidzies, turi vēderi ievilkt un sēžu sasprindzināti.
pret soli. Tātad balss pret soli ar muguru. Un tad, kad mēs laižamies lejā, mugura slīd garš soli, jo mums kustība ir uz leju. Negāz iekšā plecus, skatiens taisni, plecs notur vietā, iesēdies un atspied. Atspiežot šeit, sasprindzini tricepsu augšgāmus un lēnām mierīgi strādā. Something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. You got me stone cold. You got me stone cold. You got me stone cold. Got me stone cold. Nedaudz intensitātes, nedaudz asuma, nolaicamies lejā, izlec, ielec, piecelies. Otrs vieglākais variants. Nolaicies lejā, izkāp, izkāp, iekāp, iekāp, piecelies. Izvēlēs savu, bet nianse. Tad, kad tu esi šajā pozīcijā, naba ir ievilkt sēžas saspenzā, neizliec muguru, negāzies iekšā un notur plecus. Find myself hoping that you'll find your way back to me. 'Cause I've been stone cold since you left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. You got me stone cold. It got me stone cold. You got me stone cold. Got me stone cold. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chance? Balsts uz rokām un uz pirksgaliem. Nabi ievilkt, atkal sēžas saspenzā, skatiens lej. Un pavisam vienkārši ievelc vienu alkoni, noliec. Ievelc otru, noliec. Ja pa niknu, to pašu var darīt uz ceļiem. Galvenais turi vēderu sasprinzināt. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. You got me stone cold.
Guļam uz vēdera, piedi atbalstam par rokām. Pastādinājam ar muguras lejasdaļu. Tātad pacelt kāju, taisnu kāju un otru. Necel asi. Nesteidzies, kājas pilnīgi taisnas un no pirksgaliem mūsu pirksgaliem. Un lēnām mierīgi. Paliekam guļus uz vēdera, bet tas, ko mēs darām, tātad ir divi varianti. Rādu grūtāko. Kājas sagatavo nolēc uz pirksgaliem, pacel rokas un atspied sevi gaisā. 1, 2, nolaid lejā. Tātad augums sasprundzināts, korsete savākta, sēžas savākta un šādā veidā. Vieglākais variants – saliec kājas un caur celīšiem. Viss tas pats. Kustība lēna, pilnas amplitūdas, nesteidzies. Mugurkaula saritināšana, ja mazās presītes, pēdas pie zemes, muguru smuki piespiesta, nābi ielikt uz iekšu, rokas aiz galvas, zodiņš bišķi noliekts, tā kā iedomājas, ka te ir liels poļu ābols, to pietur, skatiens plus mīnus 45 grādus, un atcel lāpsnis, un smuki nolaid lejā. Muguru piespiesta, ārka neveidojās, smuki atceļam, zodu nespēj krūtīs un lejā. Un tad dinamiski tas izskatās šādi, un mierīgi strādā.
gar sānu, labā kāja iztaisnot. Labās kājas celi velc iekšā, atcel lāpstiņus un iegriez kreiso alkonīti pretī. Lāpstiņus atpakaļ uz zemes, kāja iztaisnojās. Uz zemes nenoliec, atstāj to gaisā. Atkal celis nāk iekšā un alkonīts, atceļot lāpstiņus, iet pretī. Nesteidzies, mierīgi. Un viss tieši tāpat uz otru pusi. Kreisais celis nāk iekšā, atceļ lāpstiņus, neliela rotācija pret celi un nolaižos. Atceries, šitais ir tikai kustības virziens, nav obligāti jāpieskarās. Un strādā lēnām bez steigas. Tagad mums kājas saliekas, nāk iekšā celis un pretējs alkonis aiziet pretī. Un nolaižamies lejā. Celis iekšā, alkonis pretī un dinamiski uz vienu uz otru pusi. Zodu nespied iekšā krūtīs, nestrādā ar kaklu. Sasprindzot vādra muskultūru, lāpstiņas atceļās un celis ienāk iekšā. Iegurums visu laiku stingri pie zemes.
Rokas gar sāniem, es pat teiktu nedaudz zem iegurnīšu. Viegli. Nagu velc uz iešu, muguru piespiesta, ārka neveidojās. Kājas uz papēžiem pundeli gaisā, saliec. Šādi te. Noturot muguru, pievelc ceļus un noliec atpakaļ zemes. Noturi muguru šajā brīdī un atkal iekšā, laižot lejā, koncentrējies uz vēdra sasprindzinājumu un muguras piespiešanu un lēnām strādā. Galvenais nesteidzies. Planks uz rokām. Tātad balss uz rokām, nagu uz iekšu, skatiens uz leju, savāc plecu joslu, sēži sasprindzināti un turi. Iesāc jūs, ka nevari noturēt korseti, muguru sāk krist iekšā, veidojās ārka, paliec uz ceļiem un turpini. Galvenais kvalitāte pāri kvantitātei. Tā kā pirms treniņa mēs iesildījāmies, mums arī pēc treniņa vajag atsildīties tāds vienkārši atsildīšanās sets pēc katras fiziskās aktivitātes. Un sākam no augšas, stiep rokas projām uz augšu un noturi. Un nolaid lejā, atbrīvo un tāpat vēlreiz. Augšā, burtiski kāds 5-10 sekundes, iestiepiens, mēģini izstiept sevi un izelpas nolaid lejā. Tālāk kaklu, vienkārši noturi, ieskaties sev padusē, nepārstiep, viegli paturi un tāpat uz otru pusi. Atkal uz padusi, nepārstiep, viegli noturi, palaid vaļā un vēl pa vienai reizei. Iestiep līdz 5 un atkal. Ok, ejam tālāk uz plecu joslu. Paņem pievelc vienu roku klāt, atkal noturi. Noturi vienu roku, atkal 5-10 sekundes, noturi otru roku. Un tad es tev parādīšu bišķi efektīvāku variantu. Un tad bišķi efektīvāks variants, ka roka tevi 90 grādos, un tu viņu velc šādi te klāt. Vienu, un tāpat arī. Un tāpat arī otru. Novelc plecs uz leju, rokas aiz muguras, spied plecs uz leju un galvu liec pretēji. Pleci aiziet atpakaļ un kakls zots pie krūti. Un atbrīvojies. Un atkal vēlreiz.
Pleci atpakaļ, rūcis uz priekšu un skatiens uz leju. Ja mēs atvilkam plecis atpakaļ, izvelkam viņus uz priekšu. Un tādā pusnopļotā mugurā izstiep plecis uz priekšu. Kārtīgs iestiepiens. Noturi. Un atbrīvojas. Un vēl vienreiz. Kārtīgs iestiepiens. Noturi. Un atbrīvojas. Ejam stāvu zemāk, uz muguru. Tātad pie vienas kājas taisnas, pungals bišķi slīpi un savu iespēju robežās. Noturi sevi. Iztaisnojies un aiziet pie otras kājas. Un atkal noturi. Iztaisnojies un smuki pa vidu. Te tu vari tādas vieglas šūpošanās veida kustības. Atgriezies sākuma stāvoklī un atkal. Smuki lejā. Ejam tālāk, kāja uz papēža, uz pungala, čirā un noliecies lejā. Balsta kāju var ieliekt, ja ir laba lokanība, tu balsta kāju var iztaisnot. Skaties, kā tev ir, atkal bišķi paturi un samaini. Atkal paturi, var mēģināt iztaisnot. Un tad vēl vajadzētu kvadriceps. Ja ir, kur pieturies, es pamēģināšu šādi te. Paņem kājas pungala, viegli vēl savu klāt, balsta kāja ir taisna. Bišķiņ ir jāmenedžo līdzsvars, bet tas pieliec. Iestiep vienu un tāpat lēnām mierīgi noturot līdzsvaru. Iestiep arī otru. Un tas priekš iesildīšanās setiņa tāda viegla ir arī viss.